Tu iesākies ar vienu elpu, ar mazu es esmu, bet tad tu pieradi pie elpas, pat par to aizmirsti. Bet ja tu ļaujies uz mirkli apzināti elpot, tu izjūti no jauna, ka tu esi dzīvs. Vērojot savu elpu, tu satiec savu dzīvību. Un vēl vairāk, vērojot elpu, tu satiec savas elpas devēju, dzīvības dievu. Viena elpa liek pievērst uzmanību pašam svarīgākajam. Brīdī, kad vairs nav elpas, kad vairs nevar elpot, viss pārējais atkrīt, paliek mazsvarīgs. Satiekoties, ieklausoties savā elpā, tu satiec savu dzīvi. Tava elpa pastāsta, kā tu šajā brīdī dzīvo, kas ar tevi notiek. Jo saklāk elpo, jo saklāk dzīvo, jo ātrāk elpo, jo ātrāk dzīvo un visu sasteidz, jo satrauktāk elpo, jo satrauktākas darbības, reakcijas. Bet šodien ļauj sev pārvērst elpu par lūgšanu. Jēzus teica, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Kad tavi vārdi un domas nevar izteikt sajūtas, tava elpa var. Ebreju valodā Dieva vārds ir apzīmēts kā Jahve, es esmu. Šajā Dieva vārdā Jahve ir lietoti ebreju līdzskaņi, kas neļauj aizvērt lūpas vai lietot mēli to pasakot. Līdz ar to katru reizi, kad tu saki Jahve, tas kļūst par imitējošu skaņu, kas attēlo elpu, tavu ieelpošanu, ieelpu un tavu izelpu. Dievs nevar būt satverams kādā vārdu formā vai domu formā, bet Dievs ir piedzīvojams kā dzīva elpa. Ieelpo Jahve. Dievs nav pat vārds, bet elpa. Kamēr tu dzīvo, kamēr tu elpo, tu saki Dieva vārdu. Līdz ar to tu esi instruments, tu esi flauta, kurā Dievs ieelpo un ļauj tev skanēt, tev spēlēt. Mēģināsim šodien praktizēt kopā šo elpas meditāciju, Dieva vārda Jahve lūgšanu. Pārliecinies, ka tu esi ērti apsēdies. Vislabāk atstutēši savu muguru, lai tev par to nav jādomā. Ja vari, turi muguru taisni. Abas pēdas, lai satiekas ar zemi. Tavas rokas ieliktas klēpī. Tu vari arī atgulties, ja tas tev ir ērtāk. Ieņem dziļāku elpu šajā brīdī un mēģini savas domas vērst tikai uz savas elpas aplūkošanu. Jā, pasaki šai brīdī, labdien, mana mīļā elpa, te tu esi. Es tevi tik bieži pat nenovērtēju. Un izelpo to, kas tevī šobrīd mājo, nemieru, uztraukumu, bailes, nogurumu, rūpes, sāpes, skumjas, visu, kas tevī sakrājies,
Ļauj elpai, tavai izelpai tevi attīrīt. Ielpo, izelpo. Sajūti savus plecus, atslābini plecus. Ļauj, lai viss smagums un spriedze tiek izelpota ar tavu izelpu. Un tad kopā ar mani pie ielpas saki ja, un izelpās saki vē. Ja, vē. Ieturi mazu pauzi, sajūti, ka šajā brīdī caur tavu elpu tu sarunājies ar Dievu, tu saki viņa svēto vārdu. Jā, vē. Jā, vē. Jā. Sajūti, cik gara ir tava ielpa un cik gara un dziļa ir tava izelpa. Mēģini nonākt līdz tam brīdim, kur tava ielpa un izelpa paliek līdzīgā garumā, vieglumā, lai tavs Jahve izbalansējas, saskaņojas, lai tavs Jahve kļūs par tavu dēju ar Dievu, tava elpa kā dēja ar Dievu. Atkārto šo sajūti, kā tu savu elpu uztici Dieva rokās. Un ja tavas domas sāk kādā mirklī aizklīst, aizmaldīties, lai tava elpa, Dieva vārds Jahve, ir tas, kas tevi sauc atpakaļ. Mēs šodien šo praktizēsim 5 minūtes, bet kad tu esi pats ar sevi, vienatnē, tu dari to tik ilgi, kamēr tava elpa sarunājas ar Dievu un kļūst dievišķa miera pilna. Tu pats sevi labāk pazīsti.
sāc sajust savas pēdas, savas rokas, pakustini nedaudz savus pirkstus, atgriezies savā ikdienā. Tu šajā brīdī sev un Dievam esi devis lielāko dāvanu. Tu esi saticies ar Dievu elpā. Paldies, ka tu to darīji. Paldies, ka tu ar mani biji kopā. Līdz nākamajai meditācijai.